Raidījuma ģenerālsponsors veikals internetā noko.lv atbalsta Biovēla Dalmajer. Nu, ko gatavosim raidījumā? Katru nedēļu 2 komandas, katrā komandā 2 cilvēki sacentīsies ēst gatavošanā. Kādas komandas kapteinis, kāda sabiedrībā zinām personība, kas ņem līdzi kolēģi, draugu vai ģimenes locekli. Uzdevums ierobežotā laikā no dotajiem produktiem neparastos apstākļos pagatavot gardu maltīti. Sveicināti skatītāji, nu ko gatavosim raidījumā? Šodien mums būs raidījums, man liekas, īsta bomba, jo mums ir 2 bombu komandas. Un pirmā mums ir Nauris Brikmanis. Sveiks, ar Valter Osi. Viņam jau ir sauciens. Nauris Brikmanis ir mūziķis, grupas Dziļi Violets solists un aktieris. Latvija Nauri iepazina šovā Okartas skatu, taču ārpus muzicēšanas Nauris aktīvs darbojas citos projektos, kā piemēram pusnakts šovs 7 ar Jānu Skuteli un humora izrādē Labākā vecpuišu ballīte. Plašāk atpazīstamību Nauris iegūs šovā Izklausies redzēts, kur skatītājus pārsteidz ar savām vokālajām un teatrālajām dotībām. Nauri, stāsti, kādi ir tavi ēst gatavošanas paradumi? Katrs iespējas es gatavoju mājās, man sanāk ļoti daudz ēst ārpus mājas, bet man ļoti patīk gatavot mājās, un man sieva ļauj izpausties visi sādi. Šobrīd man ļoti topā ir boks. Es iemācījos voku tā kā taisa, bet tu kā ātri viss piedeg. Es nezinu, kas teātris visu laiku jāmais nenormāli. Man meita gandrīz neko neēd, ko es taisu, es taisu pikantu. Tad viņai ir pilnīgi cits ēdiens, viņai ir blakus ēdiens. Visu laiku jātais blakus ēdiens meitai. Kā jūtaties? Esat gatavi? Jā, mēs esam tak. Nu redzēs, tev līdz galam pielikt spēka šeit tik daudz, jā? Jā. Ko jūs domājat par konkurentiem? Mēs viņus mīlam. Jūs mīlat, labi, kas tam ir konkurenti? Ieva Florence un viņas draugs Oskars! Ieva Florence ir Dailes teātra aktrise, kuru aktrises gaitas uzsāk 2014. gadā. Ieva spēlē lomu pašmāju seriālā Viņas melo labāk, kā arī ir redzama filmā Blēži. Ievai ir dinamisks dzīvesveids. Savā brīvajā laikā priekšroku dod sportiskām nodarbēm un aktīvam dzīvesveidam. Viens no viņas pēdējo gadu hobijiem ir ziemas peldes. Ievas draugs Oskars viņu slavē, sakot, ka pat par spīti nogurumam un aizņemtībai Ieva tāpat viņam vakarā pagatavos vakariņas. Ieva, stāsti, kā ir ar ēst gatavošanu? Es gatavoju mājās ēst. Respektīvi, tad, kad man ir laiks un tad, kad ir vēlēšanās, tad tikai mājās un ļoti reti izvēlos ēst ārpus mājām. Bet tā kā man apstākļi ļoti bieži sakrīt tādi, kad ir jāiet ārpus mājām, tad es izvēlos tos restorānus, kur man ir vistīgamākais ēdiens, tāds līdzīgs mājās gatavojošs un tā. Kā jūs jūties? Esat gatavi? Mēs esam gatavi? Vienmēr gatavi. Vienmēr gatavi? Viņi zina. Un mēs arī jūs mīlam. Jā! Mīlestība. Cik jaukas atklājas. Labi, jums šodien jācīnās, jums ir jācīnās, draugi, jācīnās. Tad jums ir baldas kastes priekšā, es ceru, ka jūs redzat. Jā, liels skaists baldas kastes. Nu ko, .lv interneta lielveikals pārtikas ir sagādājis produktus, bet viņi nav tā vienkārši uz dullo salikti. Jums būs vienādi produkti, lūdzu noliec tā urināzi, jāatver varēs vienkārši. Es tev jau atgriezt. Jā, Aija Gabrāni, kas ir Mālpils mūžas restorāna šefpavāri, viņi saliks speciāli šos produktus, jo viņai ir doma, ka jūs kaut ko no viņiem varētu pagatavot. Ja? Paldies, Aijai, viņa salikusi. Nē, es šodien negribētu gatavot aknas, jo man tās negaršo. Vienīgais, man liekas, produkts, ko es neēdu, ir aknas, tīras aknas. Aknu pastē desu visu, kas ir no aknām gatavots ēdu, bet pašas aknas nē. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, varbūt tas palīdzēs. Nē. Aija Gabrāni, tā nav tavs sieva. Jā, tā nav. Paldies. Labi, es ļaušu jums vērt vaļā un skatieties, no kā tad jūs gatavosiet. 3 un 4. Lūdzu, pēc naža. Ko? Tā, dzērvenes. Jā, es arī pateikšu, kas tur ir iekšā. Kamambērs siers, 250 grami dzērvenes, 1 sarkanais sīpols, cukurs, 70 grami, 2 šķipsniņas sāls. Tad mums ir baltvīna etiķis, pusi tēkrots graudu sinepju pipari, 60 grami ūdens un 80 grami medus. Produktu nav pārāk daudz, bet jums jau ir pirmais tāds nelielais uzdevums. Jums ir rekolapiņas un rakstāmie rakstīņas. Un jums ir jāuzraksta viena lieta, ko jūs atņemat pretiniekiem. Viņiem šis produkts nebūs turpmāk gatavojot. Tad jūs uzrakstat vienu lietu, ko jūs to atņemsim un būs no tām pašām. Jums savām komandām ir vienādas lietas. Ja? Tad izvēlēties vienu lietu, ko jūs atņemsiet, un viņiem būs attiecīgi no tā jāgatavo. Jūs jau uzrakstījāt? Jā. Kādi nemaz uzrakstīt nevajag. Mēs viņu uzmaucāmies. Labi, es pirmais nolasīšu jums, ko es atņemšu jums. Tā ir jūsu burvīgā komanda.
Nauris un Valters paliek bez kamambērā. Jūs esat ļoti labi. Jā, kamambērs nāk man, un man ir kaut kāda tāda dīvaina priekšlikuma. Nē, mēs ne. Pagamies, varbūt var man. Jūs varat mēģināt uz pierunāt ātri. Nav arī tikai. Spoilers! Ko tu dari tajā pusē? O, tas ir kā sierš. Viņi, diemžēl, šī komanda nezināja, kā sauc šo sieru. Tas ir kamambērs. Nē, tas bija vienkārši ātri uzrakstīts. Ok, labi. Tā jums paliek diezgan daudz izēvielas, lai gatavotu. Tā, bet kas labi. Man ir norāde no Aijas Gabrānes, ja, kaut kāds tāds ieteikums. Pie siera vajag pielikt arī eļļu. Kur? Nav. Siera vairs nav. Gatavojiet visu pēc sajūtām un neaizmirstat, ka šī ir karstā uzkoda. Ok. Jā, tā ir karstā uzkoda. Karstā Nu, jums ir 40 minūtes tagad. Es jums dodu startu. Kur ir papildierīts? Papildierīts? Kur ir papildierīts? Jūs varat viens otram piezvanīt. Ieva, kā tev šķiet, kā jums ar Oskaru šodien veiksies ar gatavošanu? Skatīsimies, kā mums ies, jo mums jau svarīgs ir kas. Ir jautri pavadīt laiku, līdz ar to, kā tajā jautrībā būs kāds ēdiens, tad jau mēs manīsim, vai vispār ēdams. To nevarēs zināt. Jā. Augstas cerības neloloju, tā kā jā. Tā, jums jāsāk gatavot, jā. Jums ir palikuši 1 minūte. Jums ir kāds... Nauri, ko domā par saviem pretiniekiem? Ieva un Osīts kolosāli sadarbības partneri. Es domāju, mums jācenšās. Es ceru, ka nav jācenšās. Ir jācenšās. Ārprāts mums jācenšās. Nē, es ceru, ka nebūs jācenšās. Mums jāsacenšās. Ārprāts mēs sacensīs. Bet tā nebūs sacensība. Tā būs tāda mīlestība. Kā teikt, Ieva, tā būs viena liela mīlestība šodien virtuvē. Cik mums ir laiks? Jums ir 40 minūtes. Bet būs vēl papildu uzdevumi. Jums liekas, ka ir viegli, bet viss var pavisam ātri mainīties. Ieteikt visu neapēst, jo tas ir vienīgais, no kā jūs varētu taisīt pamatu. Es laikam atgriezīšu tomēr pretiniekiem, jo man bišķi skumji, ka viņiem gan nekas nav palicis. Valdi, tu zināji, ka Nauris, pirms viņš bija Nauris Brikmans, viņš bija pavārs. Mums ir priekšrocības, jā. Es principā, man ir izglītība, karpeņu izzotājs. Šis te ir? Jā, tas, kas tur augšā, lejā. Varbūt es uzreiz jūtu, ka Oskars te ir kārtīgi jau ņēmis. Es uzreiz jau ķeros klāt. Ko tu gatavosi? Ko tu esi gatavos? Vieglos sīpols. Vieglos sīpols? Kas tas ir? Tu nogaršos. Es esmu šodien paņēmusi līdzi savu mīļoto draugu Oskaru Vīksni. Viņš arī ir aktieris un mēs ļoti bieži kopā gatavojam. Tagad mēs mājās esam diezgan reti, jo mums ir diezgan daudz stundas darbā. Tad, kurš pirmais ir mājās, tas pirmais arī maļ. Baigi mēs neko nedalām. Un tur kaut kāds jau zini, ko tu liksi vēl klāt, vai nē? Bet man dara. Tas ir liels noslēpums. Labi, nelienam viens otru. Jūs pielējāt eļļiņu jau. Valter. Tas ir mums. Es nevaru, vai Šitais mums. Valter, vai jums jau ir ideja, ko jūs gatavosiet? Jā, mēs gatavosim karsto uzkotu, kas saucās šnīp, šnāp, šnapī un šnapī, šnapī, šnap. Un garš nosaukums ir? Pārvies lielizmēr. Lielizmēr uz pusēm pārvies. Jūs zināt, ka pēc tam būs jāēd arī? Pašiem? Jā. Pretiniekiem. Pašiem arī jāēd būs. Pašiem arī būs jāēd. To ne? Šito es Jā. Es esmu paņēmis līdzi savu cīņas briedri. Savu cīņas biedri Valteru Osi, mani menedžeri un Dziļvioletas tausinieku, pianistu, jeb kā mēs sakam grupā. Es esmu līdzi paņēmis Valteru Osi, klavas meistaru. Tā būs pašiem jāēd arī. Un 3 galvenie nosacījumi, pēc kā mēs varēsim, ir garša. Radoša pieeja, cik radošies pieejas ir. Un arī, protams, dekorācija, kā jūs nodekorēsiet. Un, protams, ir jādara, viss ir jādara. Pēc tam arī jāsavāc. Ir jāsaimnieko, tas ir jāsaimnieko. Šlakt. Vēlreiz kāds bija nosaukums jūsu ēdienam? Pirmreizējais ēdiens. Pirmreizējais ēdiens. Tikko bija cits nosaukums. Jā, jeb dzērvenis sajūtās ar tevi, kad nav labi. Jā. Jeb arī kafijas uzkoda nedaudz vakaros, kad vajag. Jeb arī Valters griez dzērvenis. Jums ir 8 nosacījumi. Cik ir? Uj! Ko dari? Ir viņa lēnām uzsilst pamatīgi. Ko dari? Ārprāts.
Viņi uzsils diezgan pamatīgi. Tā. Šis ir pareizais un šis arī Man sajūta, ka pareizais. nekas nenotiek. Ar laiku vajag sajūtu un mīlestību Tātad, sūtīt. sakam, kristalizēsimies. Jā, Ieva, kur tur lien? Ieva. Jā, zem halātiņiem. Kāpēc jums ir halātiņi, puiši? Jo, kad ir vislabākā sajāta gluži gatavāt? Labākā sajūta gatavāt ir tad, kad tieši mājās gatavāji. Un halāts man rada mājas, salūdu rada mums. Jūs dzīvojat kopā? Ļoti daudz mūsu... Biežāk ar savām sievām, jā. Biežāk sanāk, jā? Vai zināt, kāpēc Nauris ar Valteru ir halātos? Jo mēs braucam peldēties tagad ziemā. Es viņus mācīšu peldēt, un viņiem bija uzdevums paņemt līdz halātus. Halātus vieļus. Jūtīsies, ka mājās, jā. Kā mājās? Ūdenī. Nē, mēs braucam peldēt. Jep. Mēs viņus, kā saka, uzfrešinām nedaudz. Viņi daudz strādā. Dziļi violets, viņi visu kaut kur spēlē. Un mēs par viņiem rūpējamies ik pa laikam. Jūs rokas nomazgājāt pirms jūs taisījāt? Jā, protams. Un tu ne? Un Oskars vienīgais. Oskar, mājās nomazgāju. Es jau vakar, piemēram, jau nomazgāju. Laicīgi, jā. Es, kad piedzimu, man nomazgāju un tā arī turpina. Labi, vismaz es negatavoju. Šoreiz. Kaut kas sprakšs. Nauri, vēl ir variants, ka mēs viņus griežam ripiņās. Pameklēju, tur ir zem... Visādi, un uztaisīsim vēl smalcinātus. Kur? Tām, kā jums veicas, Ieva? Ja pāna siltu ātrāk, tad Ja jau... pāna varētu uzsilt, jo pagaidām man vienkārši stāv. Ne, bet tāpēc jums ir 40 minūtes dots, lai viņi uzsilst. tāpēc Jums būs pātri, jums būs tā kā, un gatavs. Ir jau sāk silstot. Ieva, tev jau ir ideja, ko taisīsi? Jā. Ko? Tev būs ēdiens noformējums? Jā, mums ir kokteļi, mums ir karaču uzkodi, reāli uzkodi, jā. Jā, tā jums jau prasījās. Jā, bet... Cik tu bieži mājās par taisi? Daudz. Daudz? Oskars negatavo? Oskars arī gatavo, viņš ļoti labi gatavo. Kurš labāk no jums gatavo, Oskars vai Ieva? Abi, Ieva. Īstenībā es varu, bet Ieva saldos tieši labāk, un tad es varbūt pastās vairāk un tā, un Ievas saldiem ir. Jā. Tev patīk. Izņemot saldo, to tu nepārsāli. Tad jums tā saldo, viens saldo, viens sāļo. Viens saldo, viens sāļo. Un šis būs sāļais vai saldais, ko jūs tam mēģināt? Šitais ir sāļi saldais. Sāļi, saldais. Jā, ir medu. Bišķi, tikai bišķi. Bišķi ielīs medu. Hop, spēlējam bišķi medu. Kur tā ir? Šī te saspiežam, ne? Jā. Graudiņas arī jūs izmantosiet? Jā, tie būs... Bet mēs to neteiksim. Labi, jums tur pārsteigumi top. Vai būs, ka jūs otru komandu rīktīgi kaut ko spiež? Pagaidām ir ceptas īpola, tas, ko es redzu. Jā, un... Nē, eļļā karamelizēt. Eļļā, kāds te ir pavāru skolā gājis? Tas jau kā tu nosauc to ēdienu. Var pagriezt mazāk bišķi to? Var. 4-3. Tad reku pa traku, pa maz. Jūties tā komfortabli, tā jūtu. Es jūtos tā kā pie Naura mājās. Man liekas, ka man jums ir jāsaka, ir vēl viens uzdevums. Jā. Un mums ir vēl divas kastes, kā jūs pamanījāt. Jā, no mūsu lielā drauga. Pārtikas interneta lielveikala. Nu ko? Tas likšu jums vienu pie Valtera, varbūt tev. Jā, uzticies tev. Ņem vēl netaisi vaļā. Oskar, tad vēl viena kaste arī tev. Jā, mēģinām pavēdināt. Nu, un jums arī viņi jātaisa vaļā būs. Valters ir gatavs taisīt vaļā savējo? Nauri, ko tu ļoti negribētu šodien gatavot? Es negribētu gatavot zivi. Zivi man ļoti nepatīk gatavot. Tā ir viena lieta, ko mājās mēs negatavojam, jo man ļoti nepatīk zivs smaka. Ja man būs jāgatavo zivs, es iziešu ārā. Tad jums ir jāpagatavo arī uzkodas. Tā jau nebija uzkoda. Jā, šī karstā, šī ir nekarstā uzkoda. Jau taisam vaļā? Jā, taisat vaļā. Taisat uz otru pusi gan jātaisa vaļā, lai mēs arī varam redzēt. Un tur iekšā ir 200 grami sīčas fileja, ēdamkarota kaperu, 50 grami sarkanais sīpols, pusi citronu sulu, šķipstiņu piparu, šķipstiņu sāls, dzeltenā biete, vārdu sulas, kāpais krējums, lociņa, redīs un kaņu aizdars. Kā tas ir kaņa aizdars? Ļoti daudz. Lieta jums arī jāsaprot vispār, kura lieta, tad jums arī no tām jāgatavo uzkodas, bet neaizmirst arī pa pirmo uzkodu.
Mēs varam visi kopā, vienkārši nevar. Visi kopā labāk, nē, mums jābūt beigās 2 ēdieniem. Viens ir šis ēdiens. Es joprojām esmu diezgan skeptisks, varbūt jūs man beigās nomainīsiet. Ļoti labi, skaidrs. Būs ļoti labi. Tas nesils tagad. Diezgan pamatīgi oži, es teikšu tā. Tas, laikam, no pirmās komēs. Tā, Valters, saprot, ir jūsu eksperts. Kurš no jums, kā jums vairāk laika pavada virtuvē? Valters vai Nauris? Man liekas, mēs abi vienlīdzīgi viens par otru vairāk pavadām. Mēs viens par otru nepavadām vairāk laika virtuvē kā otrs. Viens par otru vairāk. Ja viens pavada kaut kādu laiku, kurš nevar pavadīt tik daudz vairāk kā otrs pavadīt. Nu jā, ja tā ņem, tad tā ir sanāk. Mums sadalīt darbus, vienoties par to, kā tiks gatavs, kā mēs ko pagatavosim, bija diezgan vienkārši. Jo mēs arī ikdienā gatavojam gan viens otram un gan paši sev un arī citiem. Nauris kādreiz bija pavārs, atzīšanos. Es pavadu kaut kādu laiku, tu kaut kādu bijis pavārs. Mums ir viena virtuve? Nē, mums ir viens laiks. Tu ir vielas, kur viens var ieiet. Jā. Cita nevar. Jā, un tos gaņā. Pārsties uz šito skaistumu. Ļoti, bet zini, tur ir jātrāpa. Viens mirks, ka viņi karamelizēti un viens mirks, ka viņi sadeguši. Jā. Un tur ir tā līnija. Vienkārši mums bija šī visi kā nedaudz vārās vēdiņā. Fritēti sīpoli. Jā, aiziet. Un līdz klāt dzērvenes. Aiziet, kas Nav uzlikāt, ka šis arī būs jāēd? Tas nevar nebūt negaršīgi. Jūs te jau daudz šī parīgāk viss notiek. Vitamīnu šots aiziet. Jums ir ideja jau arī otrajai uzkodē, ko jūs to darīt? Tūlītās mēs izdomāsim. Mēs tiksim galā. Mēs tiksim galā pirmo un mēs būsim nākamajā. Sīpoliņus. Jā. Viss labi. Valdi, Jā. kas bija šis runkulis? Tās ir, jāuzmin jums tagad. Kā jums šķiet? Jūs to viņu var iegriezt un paskatīties, kas tur apakšā ir. Nē. Un man jāpaiet malā, jo tas izskatās diezgan bīstami. Nauri, ko tu pievienoji, tu vispār zini? Pagaršoju pirms pievienoju. Jā, pagaršoju. Jā. Es ceru, ka tu vairs neliksi klāt viņu. Tā, tu joprojām nesaproti, kas tas lielais ir. Valds, piedega. Tas notika vienā brīdī. Labi, es griežu nost tev, jā? Jā. Šeit, es domāju, mums ir gatava šī sastāvdaļa, lai šī čuguna pāna, kā es jūtu pēc... Tu vari nomainīt un uzlikt tur, lai viņa ir nedaudz augstākā vidē. Tad cik, ka man jāiet jums palīgāk. Nauri, kas jums tur piedega? Man nepiedega pilnīgi nekas. Mums sanāca pilnīgi perfekti. Man likās, ka piedega, pēc tam es sapratu, ka nekas nav piedegts. Tas bija tāds augstā temperatūrā cepts sīpoliņš. Ar dzērvenīti un medu. Tu kā jūties līdz nevajag, jā? Nevajag pašķirt. Nekas nav piedegts. Nē, mēs vēl varam pagatavot ēdienu no šitā visu. Tā mēs divus vēl pietam. Es atgādinu, ka divus. Es eju, vai būs divi, bet kaut ko pagatavosim. Tā, vienmēr sakot... Labi, es jums ļaušu tik galā izdomāt. Vienmēr sakot, šits ir metams ārā. Nē. Viss ir jāizmanto. Tas, ko jūs gatavojat. Ok. Mēs varam uzkritēt kālīti tajā eļiņā. Bet mēs pēc tam esam tēļā fritēt. Mēs tagad mums jāņem ārā šitais. Labi, es ļaušu jums izdomāt. Tā, kas mums te ir? Pienākšu pie jums. Jums būs tādi šotiņi? Jā. Jau kā radās ideja par veselīgiem dzērveņu šotiņiem? Man tas atnāca no tiem graudiņiem. Es domāju, ko ar tiem graudiņiem darīt? Es domāju, viņas tak var ēst. Es domāju, tā kā tekila, tu var sataisīt šotiņus. Būs šotiņi. Man gribēja vēl uzdot jautājumu. Es iešu jums pa vidu uz nelielu mirkli. Droši. Oskars uzreiz aizgāja projām. Ja mēs te visādi produkti stāv, vēl arī jauni produkti parādījās. Oskar, ja tev būtu no šiem produktiem jāizdomā, kurš viens produkts ir tā kā Ieva? Kurš no šiem produktiem? Ieva? Jā, Ieva, Florence ir no šiem produktiem, kurš tur izskatās ļoti bīstami, bet, ticēsim. Jā. Noticēsim viņiem, kas bieta? Tā varētu būt bieta, bet tu varētu pārgriezt. Bieta nav, man liekas, Ieva. Bieta nav, Kāpēc tā domā? Kāpēc ne? Tas tik pārliecināts? Nu, Ieva nebūtu tāds... Bieta, Ieva, ne. Bieta, Ieva, nē, sinepīts. Viņa ir tāda asāka, viņa tāda, jā, tu nekad nezini, ko no viņas sagaidīt, bet tā, kad tu paņemsi pa viņai iekodīs, tad būs tāds asumīčs, jā. Jā, tur jāzina ar mēru. Nu, tāpēc vajag īsto cilvēku, lai saprastu viņu, un viņai, jā. Un tas esi tu. Tieši tā. Tieši tā. Labi, ja tev tas pats jautājums ir. Jā. Tev ir jāizdomā, kurš no šiem produktiem, ko tu redzi, ir slīdzīgākais Oskaram.
Nav, visu vai mēs nazīm? Tu tā kā ciemos atnāc. Ko tu dari šitajā pusē? Noims nazīts kaut kā. Oskars ir kā sīpols, zina, kāpēc, tāpēc, kad viņš līdz tam kodolam ir jānonāk, un tur ir tas kodols. Viņš ir daudz šķautņains. Un tur ir tas kodols. Tas ir, ka jūs taču bijat sagatavojuši. Mēs starp lokiem. Nu, atradāt, ko jums tur vajag? Var aizdot naudu. Pienāk. Tā, nu ko tad tev vajag? Rekur ir atrādi, jā? Jā. Nauri, tu meistars, es kaut ko daru nepareizi, man visu laiku sasprūst, tur mizīgi. Nē, tā arī prūst. Tā arī sprūst. Es arī tā vienmēr darīju, kaut kas aizķirās, un es saku, tā arī ir. Turpin darīt, tā arī ir. Man nesanāks labāk, tic man. Man bija jautājums, otrai komunai jums tāds pats. Tā kā, ja jums, pirms sāksim ar Valteru, ja tev jāizmanto jāizvēlas... visus sastāvdaļas. Nav obligāti. Sīķi mēs neizmantojam. Tā bija kā pamats. Izmantosim. Sīķīties super. Jums vēl jāvienojas. Un es vienkārši neēdu sīķi. Valter, jautājums, no visām šīm izēvielām, kura izēviela visvairāk līdzinās Naurim? Redīs? Redīs? Un kāpēc? Jo, ka iekoši tu... Nu, raksturs līdzīgi, man liekas, redīsam ir. Tā kā klusa nepamanāmi Jā, viņš sākumā tāda bumbiņa ir, un tagad viņu, pareizi pielietot, viņš, pareizi arī darbojās. Tā kā redīs. Pareizi, Valters tev pareizi pielieto. Valders man Kā ļoti ir tā situācija, ka viņš tev pareizi pielieto? patīkam. Es izbaudu katru mirkli, kad Valters mani pareizi pielieto. Ir kāds piemērs? No pareizi pielietojumiem? Jā. Jā, un ļoti spilgts. Tas ir... Kad viņš tev pareizi pielietoja? Mēs esam vēl joprojām šeit. Nauri! Jā, kad viņš man pareizi pielietoja? Jā. Vakardien diezgan labi viņš man pielietoja. Ok, labi, mēs neiedziļināsimies, es sapratu. Nē, studijā. Studijā jūs? Jā. Viņš māk tev balsi izmantot. Viņš pareizi māk pielietot, jā, manu ķermeni, Balsī. Jā. Par ko jūs runājat? Par pielietojumu Nauri, kā Valters prot. Mēs varam arī ēst šito? Jā, mēs varam. Jā, tu tie jāpasaka, kas tas tāds ir pa brīnumu. Tā, biovela. Pēc vai nepēc? Es vai pareizais sauglis ir. Paiet. Sāksim ar vienu. Pasīsimies, kas ir garšīgs vispārībā. Valči, pasīsimies, viss kaut kas garšīgs. Varbūt šito vai ko. Nu, tev jāizvēlās, kuru. Var tikai vienu ņemt? Jā, vienu. Valči, kur mēs ēsim? Vēlos, ka šis būs gana labs. Labi. Tev jāvar vien vaļā ir. Labi, ok. Te ir ļoti, ļoti karsts iekšā, es tikai gribēju pateikt, ka kalāts nebija laikam labākā izvēle. Kalāts nebija labākā izvēle? Nē. Nu, kā mēs iepazināmies? Tu jau visu laiku ar viņiem tikai. Jā, nav kā mēs iepazināmies. Kā jums sanāca? Valters te tik labi pielieto, kā viņš tevi... Kā jums sanāca saskrieties par kopā? Redzi, Jo man liekas, ka jūs vienmēr bijuši kopā. Sen. Mēs iepazināmies sen. Mēs viens otru neizvēlējāmies. Mūs salika kopā. Dzīve mums salika kopā, liktenis mums salika kopā. Liktenis salika kopā. Kurā vietā? Jo kā Kerija ir dziedājusi, likteni, pažēlo. Jūs arī tā dziedājāt? Nerunā. Jā, es ieraudzīju Valtermei, pažēlo. Tu tā arī neatbildēji, kur jūs satikāties? Mēs satikāmies liktenīgā vietā, tad, kad mūsu liktenis saved. Joprojām neatbildēji. Valter, kur jūs iepazināties? Kā saucās tā vieta? Atceries, kur mēs pirmo reizi tā pa īstam apsēdies pie galda man pretī? Jā. Es tā tev atceros. Jā. Uz... Pablo. Sērvats ielā bija Pablo. Man liekas, vairāk nav. Jā. Tā bija ļoti... Un tur mēs satikāmies dienas vidū. 3 pa dienu bija kaut kāda. 3 pa dienu un mums bija jāizrunā plāni nākotnes. Un tā mēs iepazināmies. Vienkārši satikāt? Jā, mums pirmajā tikšanās reizē vajadzēja izrunāt nākotnes plānus jau. Jā, mēs nezinājām plānu. Tad mūsu darbība bija kopistiska, pēc tam mūsu darbība bija kādu laiku atsevišķa. Un tagad viņi jau pēdējos, es gribētu teikt, 5-6 gadus viņi ir kopistiska darbība. Ok, labi, noskaidrojam jūsu iepaziņošanas stāstu, gribētu noskaidrot arī jūsējo, bet mums ir, gribu noskaidrot jūsējo iepaziņošanas stāstu, bet mums ir reklāmas pauzes, pēc reklāmas pauzes uzrunāsim.
Raidījuma ģenerālsponsors veikals internetā no ko.lv atbalsta Biovella Dalmajer. Nu, ko gatavosim raidījumā? Katru nedēļu 2 komandas, katrā komandā 2 cilvēki sacentīsies ēst gatavošanā. Kādas komandas kapteinis, kāda sabiedrībā zināma personība, kas ņem līdzi kolēģi, draugu vai ģimenes locekli. Uzdevums ierobežotā laikā no dotajiem produktiem neprastos apstākļos pagatavot gardu maltīti. Nu, ko, turpināsim gatavot. Kungi jau te ir gan uzrunājumi, kā viņi iepazinās tikko. Tagad es gribu uzzināt, jūs jau metat iekšā bietas. Kā mēs iepazināmies? Jā, kā jūs iepazināties? Aptuveni vēl daudz jau zināt, var nojauzt, bet varbūt jūs Noteikti visi zina jau. Kādas? Nu, visi nezina. Var jūs var atklāt kādas jaunas detaļas kādas? Jaunas detaļas. Jā, kaut kādas detaļas, ko cita nezina. Labi, mēne vieta, kur mēs uzturējāmies, lai iepazītos, bija Kaņepes kultūras centrs. Jā, bet... Oskars domā, citāne. Tu nejauc? Jā. Tu nejauc? Guni man nesajauc uz kādu? Nē, kursā. Jā, Latvijas kultūras akadēmijā aktieru kursā, un tā mēs arī iepazināmies. Sākumā mēs viens otram ļoti nepatikām, un viņa bija tā ļoti. Jo viņa bija tā lecīgā meitene no Rīgas, un man nepatika tāds. Viņam bija mati, kur kādā gaisā sacelt. Smuka mati bija, nu, tur un pēc tam kaut kas notika. Kas tas ir? Tas āršķīgais palika malā, un tā mūs satikās mūs iekšējās. Tas, kas filmās ir, tu iemīlies. Es redzēju filmas, Jūs man tik ļoti skaties, tiedākam ir aktieri, kas tā skatās acīs tā. Ir tādas filmas, ka tu ej un tu pēkšņi viņu iemīli. Jā, un tu vienkārši iemīli. Kaņepē. Pārsvarā visās latviešu filmās tā ir. Ja būs kādreiz dokumentāli. Es vairs nezinu, ka es varu mest ārā kaut ko vēl. Jā, drīkst ir atļauts mest ārā šajā. Oskars jums jau pirmais. Un tad pēc tam, kā es attīstījās, uzreiz sagājās kopā un viss laimīgi? Sākumā mēs slēpām, jo Ieva bija tā, kas iegāja kursā un pateica, ka ar kursu biedriem nekad. Bet tās notika viņai pirmajai. Un pēc tā... Man ir siltēt roka. Pagaidām mūsu attiecībās ar Valteru strādā, jo ar grupas biedru nekā. Jā, es nezinu, ko. Oskars, tu pievienoties grupai jau? Tu saproti, tur nekad. Bet tur nav dāmu grupā? Tas strādā, ne? Gan jau, ka ir. Tev izstātos. Un ja ir, tad tu par to nezini. Jā, es izstātos. Nu, ko jūs darīsiet ar otrām uzkodām? Oskars ir ķēries klāt. Kā jums notiek darba dalīšana? Tā darba dalīšana ir tāda, ka man vienmēr vajag nedaudz vairāk laika radošam, tādam uzplaiksniekam. Viņa būs arī uz dekoriem vai kaut ko tādu. Oskars to zina. Un Oskars vienkārši dara visu, kas ir pamats. Pamats. Sagatavas, Ieva sametīs, tur saliks visu, es sagatavas. Uzreiz mēs kā komanda. Kā komanda. Jā? Mums ir doma Bet klusām, lai viņi nedzird pārējie. Nu, viņiem nekods nemainīs. Kanapē, maizītes. Visi latviešiem patīk maizītes, ne? Jā. Tāpēc būs maizītes jaunā veidolā. Bet bez maizītes. Maizītes bez Tur maizītes. būs tādās knips. Maizīte bez maizītes. Maizītes bez maizītes izstāvs labi. Labi, dārgās komandas, man jums ir vēl papildu uzdevumi. Oj. Dodiet šur? Nu, protams. Labi, Valter, tu izlozē. Vienu no. Izvelc ārā. Jums būs kāds noteikums, kas turpināsies. Vienam no komandas biedram jāturpina gatavot ar aizsektām acīm. Man liekas, ka nekas baigi nemainīsies. Valters. Staipīga galva ir. Nu, ups. Ir, lai bišķi paspiež. Jā. Nu, beidzot glīt. Pagaid, uzlikšu. Tu izskaties pēc Batmana vai Robina, ja tu tagad nezini, kā tu izskaties. Vai arī kaķsievietes. Kaķsievietes. Ārpākās pilna acis. Tas tā dažreiz gadās. Labi, tu vari turpināt droši gatavot. Nauri, reku plīts, vari nākt pie plīts. Jā, tas gan ir muļķīgi. Ok, labi, arī jums ir papildi, nebūs tā, ka tikai... Šitīgi lēni tagad. Nu, arī jums ir papildus. Kuram ir laimīgā roka ar jums parasti? Ievai. Ievai ir laimīgā roka, jo viņi laimīgi izvēlējās tevi kaut kādā situācijā kursu laikā. Jā, lūdzu. Un jūs redzat, Nauris ar acīm ieturpina gatavot. Diezgan veiksmīgi arī sanāk. Tev līdz raidījuma beigām jānesā virtuves cimdi. Jā, tu to arī izlasīji. Tad, laikam, arī tev ir jānesā. Tad man būs jādekorē. Es dekorēju. Ar cimdiem.
Tā, vienu jau esmu atradis, šo tev jāvāk virsū, nos jau bija platām. Kā tev tur izskatās? Beigām jums ir šie te cimdi. Visi ir uzmanīt, vārās. Nu, Nauri, kā tev tur sanāk? Nē, tev jāprasa, kā tev tur izskatās. Nauri, kā tev tur izskatās? Pagaidām viss tās Tumši. Es mēģinu saprast, kas te ir. Tajā brīdī, kad man aizsēja acis, man bija pilnīgi skaidrs, ka Valters man nepalīdzēs, jo, kā saka, ja tev ir problēma, tiec ar viņu galā. Netraucēji otram cilvēkam. Un tā mēs tikai virzamies. Ja kādam ir problēma, ja Valters nokrīt, es eju tālāk, jo es negribētu, lai viņš mani tā kā aptur. Nē, tā, ko tu sagriez, nogriez man vienu ripiņu. Tev vajag ripiņu, jā. Tev izjūta, ka tev vienai no dekoriņš nokrita no zērvenītei, no jumtiņš. Jā, pagaišā. Pagaid, mutē ieliec. Pagaid, cik garšīgi. Nenormāli garšīgi, ne? Nu jā, es pataupīšos. Nauri, Nē. Jā, Nauri mutē. Vai, kas tas ir? Jā, Jau iemeti? Jā, tur cimdiem mēs. Nē, tā nebija. Tas bija joks. Nauri muti vaļā. Acis iet muti vaļā. Nu? Iem tev jātrenējas trāpīt. Man ir cimdi. Pagaid. Man ir problēma ar... Kā ir? Nu, tas ir, ko mēs neuztaisīsim vairāk. Pirms tam gan jums ļoti labi sanāca. Kā ir kaut ko? Nu, ko? Nu... Ok, labi, mēs tev piedāvājam citu aplogu. Jā, es neko nevaru. Valters točs nevelk ārā. Labi, mēs tev atklāsim, kas te noticis ir. Un mēs visi esam pliki! Tu viens atģērs. Es nekur neesmu ticis vispār. Labi, bet tev jāvāk citi tad ārā. Nebūs tā, ka bez izaicinājuma. Divas tikai? Divas palikuši, jā. Viens vai divi. Šajā, ne? Šīdā, labi, vēl ārā. Jā, cimdē pat labāk, ne? Jā? Tev savu darbību jākomentē dziedot. Jā! Es gribēju mainīt uzmanības, jo es biju kā nokritis jau. Bet mēs nokritām ļoti zem, lai paceltos vēl ļoti augstāk. Volare! Cantare! Es gatavoju un dzērens liekas kāds īpols. Mēs ēdīs un apēņim. Dīs. Tā visu laiku pārleju es pārī, ai, nogaidītā no nesenākā. Tā kļūst nedaudz saldāka, bet rūkstums tur tik un tā ir. Un tas sīpols pa vidu to skābumu dod. Mēs paši, galu galā, mēs paši, galu galā. Valča un Nauris ir tavā virtuvē, Valča Nauris ir. Katrā telpā ir arī Valča un Nauris ir tavā telpā. Jā, pat tavos murgos. Paldies. Es gribu paprasīt arī jums ir, tā kā mēs sākumā runājam komandām no nosaukuma, tad es gribētu, lai jūs izdomājat viņiem nosaukumu tagad. Viņi. Jā. Pagaidām viņi ir viņi. Spīcie naži. Nē, maisaimnieks. Ja jums vajag ieteikumu, kā mums nosaukt. Mājasaimnieces, jā. Mājasaimnieces. Mini mājasaimnieces. Varbūt Valteram. Valteram, jā. Es īsti rādīju to skatītājiem, kas Valteram ir. Valter, tu parādīsi? Nē. Kāpēc? Nu, un dariet to, ko es. Apskaujiet. Nu, Valdi. Paņem kaut ko no apakšējā plauka. Mini mājasaimnieces, ja? Tā. Labi, bet jums tas pats uzdevums, jums jāizdomā nosaukums attiecīgi jūsu pretiniekiem. Mini mājasaimnieces. Tev tiešām garšo, ja? Biovēlā. Jā, un jaunu. Jums katram vienu uzkodri vai vairākas būs? Tas bija ar atceņu ciet. Labi, jums šis nosaukumu es gaidu otrai komandai. Jā. Nosaukums izmantosim. Mini mājasaimnieces. Nosaukumiem. Kurš spēlē kur? Kāda bija tā taktika? Dabā tēta taktika. Nu, kāds ir nosaukums mūsu otrai komandai? Nav tas tik grūti. Nu, vai nu baltā čūska,
vai nu Aizmuguras ielas zēni. Jā, Aizmuguras ielas zēni jūs varētu. Jā, Aizmuguras ielas zēni. Es tikai Backstreet Boys laikam. Viņi visi viņām tā kā dziļi violēts. Viņi visi nosaukumi ir tulkots. Bet tas bija dziļi. Tas bija dziļi. Paldies. Kas to dziļi violēts? Dziļākais no dziļi violēts, kas ir bijis iespējams. Jā. Bet saka, izskaties diezgan labi jums tur gala rezultātā. Nu, bet, protams, nu, Nē, mirkli. Arī tajā mirklī, kas visu iemetāt eļļā, man likās, ka jums izdosies. Likās tiešām jums Tas, ar cik tu būs pats pikantākais no visiem. Tas izskatās baigais pārsteigums. Nav ar kā tu komentētu Valtera ēst gatavošanas prasmes. Valters ļoti labi gatavo. Es esmu bijis pie viņa, tad, kad mums bija nometnes pie viņa Jaunpiebalgā mājā, mēs dažreiz braucām ar grupu, taisījām tādas nometnes, tādas radošās. Tad mēs Valteru vienmēr šivērējāmies pa virtuvi. Mēs gatavojām visai grupai gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas. Tāds sīļķīte jūs nolikāt vispār malā? Nē. Jums vēl mārutkiņi ir, jūs padomājat, jā, vēl punktus uz visām? Jā, mums būs. Es domāju, Tā, te ir riktīgi burbuļo. Uztaisim mērķi. 5 minūtes jums ir palikušas, jā? Līdz uztaisīt? Jā, līdz visam, bet pēc 5 minūtēm ir jābūt tā, ka galdi novākti. Nopietni, Ieva. Aiziet, nav nekāda izklaide. Ņemam ārā. Es izmantoju. Izklaide. Mums ir jāpagaida. Jā, sorry. Pagarinām raidījumu. Bišķi pagarinām, mēs nevaram. Raidījums būs garāks. Paldies Dievam, varējām nerunāt. Nu nē, pagaidīsim tos 5 un tad ņemsim. Ieva, kā veicās ar gatavošanu virtuves cimdos? Tad, kad man vajadzēja ar cimdiem spiest, tos dekorēt visu to, tad man vienkārši es spiedu citronu un tur viss palika cimdā un pietrūka šī citronu. Tev vajag izdarīt tā, ka tu nolaizi un tad samaisi, un tad maza lotereja vēl būs beigās. Vai mēs trāpīsim vai netrāpīsim. Vienīgi grūti būs pateikt, vai mēs trāpījām arī. Nu pagaidi, kā neatliek. Varēsim, cik gatavs? 3 minūtēs var. Mēs skatījos kulinārijas raidījums. Pēdējās 20 sekundēs un tikai servēt. Jā, vajag būt tā, ka pēdējās sekundēs vēl kaut kas jādara, cēl būt muļķīgi. Jums vajag tā, ka vēl, un es lieku jums nost kaut ko, ja? Sarunājuši, super. Un jūs vēl kaperīšus pamērcēsiet. Tad, ko tu darīsi, ceps? Nu, pagaidām sīļķi ir problēmas, jo Naurim negaršo sīļķi. Nē, sīļķi ir jau gatava. Kāda recepte sīļķei, Nauri, varu tur pastāstīt? Kā saka veci sīļķis meistari, paprovē. Jā, paprovē. Paprovē, izvelc un uzliec. Paprovēji? Nē. Izvilk un nolik. Un sagriezīs, tomēr sagriezīs. Valters tomēr rūpīgāks. Cik ir vēl? Vēl ir vesels burvīgas 4 gandrīz minūtes. Tā, tu zini, kas tas ir, ko tu smērē? Švists. Jā, varbūt. Ne? Kaut kur bija kaut kāds aizdars. Es vienmēr ulsinu, kas ir aizdars. Zini, kas ir aizdars? Aizdars. Nežēl. Nu, jau iet uz beigām, nežēlojat. Tā jums, man liekas, ka jums it kā bija jāuztais 2 ēdieni. Reiz, ka jau 4 ir. Varbūt parādīsies vēl. Būs grūtāk degustēt. Ļoti vienkārši savā ziņā, bet 2 minūtes jums palikuši. Tā kā iesaku saspringt, iespringt, apspringt, lai viss jums izdodas. Kā jūs salīdzināt savus un pretinieku komandas atdevi? Mēs strādājām baigas viedros un mēģinājām uzvārīt to, ko nevar uzvārīt tik minūtēs, bet uzvārīt. Mēs to izdarījām. Un viņi mēģināja Mēs pārkāpām fizikas likumus. Jā, un viņi mēģināja uzcept, un līdz ar to mums tas atdeve mums bija līdzvērtīga. Salī, te nav uzlikts sviests, taču pabeidz. Te nav sviests vairāk nav sviests. Liec virsū kaut ko. Pagad, signeps vajadzēja vēl likt. Tā. Jā, mārutki, pa virs mārutki. Un vēlreiz atgādinu, ko mēs vērtēsim. Ja mēs vērtēsim gan garšu, gan radošumu, gan arī, kā jūs dekorējat, jā, izskatu. Jā, es domāju, jums ir pēdējais. Var dekorēt arī balsi. Tev bija jāturpina dziedāt. Neviens jau. Es jau pats biju piemīris. No? Tā. Dziesmu. Māt atkal logā zvaigznes kvēl. Māt atkal logā pēlēks vakars blāv. Māt dziedi vēlreiz šupļā
dziesmu man dziedi vēl, kā toreiz bērnībā. Vai jūs par to, ko jūs gatavojat, jādzied arī? Atskan katra balss, izskan katra šūta. No jums minūte vēl palikusi. Mums jādekorē. 1, 2, 3, 1, 2. Deko. Jā, savācam, apvācam. Čop, hop. Oi. Ievai jau paskai jau plīvuris te parādās. 1 minūte, pēdējā minūte. Kārtība tīrība. Novāc mani katru vakaru. Rītā es parādīšos no jauna. Tā jau ļoti labi izskatās. Tas ir nekārtība. Tīri. Tā ir mājās. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu ko, gatavosim un esam sagatavojuši 2. Tiešām es negaidīju tik labus rezultātus. Man bija pa vidu tādas nelielas šaubas ar visu to, ko jūs atņēmāt viens otram un likāt, bet nu tiešām izskatās ļoti gardi. Tad šis ir mājsaimnieču, mini mājsaimnieču, jā, sniegums. Jā, un šis ir mēs varam latviskais redzēt backstreet cilvēku, kas ir ēdus restorānā un kas domā, ka ir ēdus restorānā. Šis ir īstais, jā. Tas ir īstais, jā. Mēs jau varam vizuāli novērtēt, jo tas ir viens no kritērijiem, kurš vairāk. Jums? Nav pat Rīga, varbūt pat Rīga. Lauka Rīga. Kati kaut ko te salikt kaudzēs. Un šis. Atsevišķi. Šis gan nav Tu zini, kaudzēs. ko tu ēd. Kā mēs salīdzināsim mūsu apdāvus? Mēs būtībā nesalīdzinām. Mēs bijām Ventspils. Jā, un to nevar salīdzināt. Tas vienkārši ir, kā ir. To nevar salīdzināt. Tas tā kā rudītu, nedītu, it kā vienādi, bet vispār nav. Es domāju, sāksim ar šo pamatēdienu. Viņš ir vistuvāk un Vislabāk, visdrošāk. Vispazīstamāk. Šis ir ļoti pazīstami izskatās. Tātad ir jāņem jaudēks kādus tremlītus. Jā, labi. Kas tas ir vispār? Es ieteiktu arī pielikt klāt salātu. Tā kā mājās, kartupeļu ar salātiem, jā? Bieta ar salātiem, jā? Tas ir... Kas ir to citronu jāizdara? Tas ir jāuzspiež uz bietēm. Šis, kā nosaukums šim ir dzeltenā pasakainā pastaiga caur saules dārzu pilnajiem labumiem, caur dievišķīgo skatienu, caur sievietes burvību. Tas ir nosaukums šim Man tieši turpat prātā bija. Kā tā sīļķi ir jāēd? Paralēli. Visam ar mārutkiem tā. Labi. Puiši tomēr izlēma zivi iekļaut ēdienkartē. Nu, zivs atnāca negaidīt. Apstiem mēs izvilkām, sagriezām. Sākumā mēs zivtiņu nolikām malā, bet... Kad it kā nebūs, kad neizmantosim Bet mēs viņu izšāvām beigās tā kā trompa, grieztā piparotā. Grieztā piparotā aizgāja, nu, vislabāk. Tā ir tāda uzkoda krapālīts. Kā viņš sauc? Krapālīt. Ar rokām. Man vēl ir mājas bija mums tā. Lielogu dzērvena ar karamelizētiem. Nu, ne? Jā! Jā! Šis ir unikums. Jā. Viņš papildina tos bieti ar sirķu ļoti labi. Kā vērtējat puišu veikumu? Jo vienkārši ir ģeniāli. Vienkārši ir Less ģeniāli. is more. Jo mazāk, jo labāk. Un viņiem bija ļoti mazi un koncentrēti un precīzi. Ar mīlestību. Tā ir īsts rezumējums, par ko jūs nogaršojat, kurš visvairāk garšoja. Tas papildinājums, tās punkts bija Tas tās punkts, jā. īstais, kas iedeva tai maltītei to kopumu, manuprāt, jā. Jā, jo tas arī viņš te vēl izstās kā Sākumā es jutos tā kā pie Rudītas mājās, un pēc tam man bija tāda Edītes pie Vincenta piegarša beigās. Tā kā tās Jā, bet tā ir tā smalkā robeža, kas ir vajadzīga, lai atšķirtu, kad atšķirās. Kad atšķirās. Ok, atšķirās. Mēs saprotam, kā atšķirās. Vēl vairāk. Varēs. Vēl vairāk. Tā kā, lai būtu pilnīga pelde. Labi, iesim pie
pie otra, iesim pie jums. Jūs varat izvēlēties secību arī, kā jūs Mēs sākumā paskaidrosim, kā jāēd. Lūdzu. Restorānā, jā. Sveicināti, esiet laipni. Vienīgais, kas te var izvilkt to jūsu ēdienu, ir tas, ka vēl ir nedaudz no mūsu ēdienu palicis šķīras. Tikai vajadzēs apmanīt dakšiņas, jā? Jā, jo mēs ēdīsim no kopējām. Tad šķīviši noliekam tā? Jā, jo mēs esam par to, ka viss notiek kopistiski un viss ēd kopistiski. Un par zero waste. Jā, tieši tā. Tāpēc nolaizam visi sev šo vietiņu. Pirkstiņu. Jā. Tekila. Šī maltīte ir kā pieredze. Ja? Šī maltīte ir kā pieredze, tāpēc mēs arī turpinam. Ja? Tagad vienā rokā šis, otrā rokā šotiņš. Jā. Un tagad mēs daram tā. Man vispār ļoti jutīgs vērts. Jā, mūsu šotiņš. Jā, mūsu šotiņš. Viņi jādzer ir? Jā, ir jānolaiz un pēc tam ir jādzer. Ne, ir. Jādzer. Nolaiz un dažu. Vitamīnu bombu. Jā, krāt iekšā. Tas ir maltītes tāds. Viņš tev atver vaļā. Ļoti tas ir veselīgs. Vienkārši, ņem ar rokām. Ar rociņām. Tu vari jebko ņemt. Vienkārši ņem to sīpoliņu. Šo te, jā. Droši. Viņš man pielips. Krapālīt. Droši ņem. Nevajag. Tas ir tā pieredze. Es paņemšu tādu mazu. Papildinājums tam pirmajam, ko jūs dabujāt to vitamīnu. Šis ir tāds uzreiz sātīgums pa virsu. Ļoti līdzīgi garšo. Jūsu krastālis. Tāpēc mums bija līdzīgi, jā. Bet šeit ir karamēle, šeit ir tāds saldumiņš. Valdes turpina eļot, pa vidam ieļot savu organismu. Labi, tā. Nu un vēl pēdējā noslēdzošā. Un otrai šis ir noslēdzošais tāds, tā kā jums bija karaliene uz karaļa pils, jā. Un šito ņemam un baudam uzreiz. It kā tās sastādēs vienāds, bet cik cilvēku beigās iznāk. Un tomēr tā cita enerģija un cita pieeja. Bet tomēr man likās ik pa laikam, ka mēs tāpat 4 gatavojam vienu. Tāds sajūta bija. Jā. Tad es pateikšu, ko Aija gribēja, lai jūs uztaisat. Tad mums bija grilsiers ar dzērveņu čatniju. Čatnīs mums bišķi bija. Čatnīs nedaudz, jā, čatnīs kaut kas bija. Kur ir čatnīs, jā. Un otrajā tad no uzkodām bija sīļces starters, vietas, kaņepju aizdars un mārutu krēms. Labdien! Šodien mums tāds ļoti pozitīvs komandas. It sevišķi ar savu atraktivitāti izcēlēs ir Nauris, cilvēks orķestris. Gatavojot Ievai un Oskaram, varēja just, ka viens otru papildināja un sapratās no pusvārda. Dzērveņu šotiņā šajā zīmīgajā laikā bija ļoti laba interpretācija, īsta vitamīnu deva, un rezultāts bija ļoti labs. Savukārt Nauris un Valters manī sākumā raisīja bažas, vai vispār tas tiks pagatavots, bet karamuzētie sīpoli un dzērvenīti bija ļoti laba. Un ēdienu nosaukums mani arī apbūra. Paldies viņiem par to, lai jums jauks vakars, visu labu! Nu, ko LV, jā, pārtiks interneta lielveikals jums dāvina šo. Bet būs vēl. Vēl! Vai tā nebūs garībā termosu krūziņa? Biovēla, jā, tos, ko tu jau Naura ēda, rek tev vesels maiks, jums abiem. Var palikt tā? Mēs nevaram tā salīdzināt, kas bija tā kā kārpiņās un vispārējie, man liekas, ka abiem bija diezgan vienlīdzīgi. Tāpēc jūs domājat, ka uzvarēja? Mīlestīgi, jā. Un Nu, ja godīgi. Bet, ja godīgi mēs. Labi, un jūs domājat? Mēs abi domājam vienā. Jūs abi domājat, ka jūs... Jā, īstenībā tā profesionālitāte. Pirmo reizi raidījuma vēsturē jums ir neizšķirts! Man patīk, ka ir neizšķirts, jo tas veicina draudzību vairāk. Un draudzība mūsu starpā bija pirms šī pasākuma un ir arī pēc. Jums maisiņš, tāpēc, jā, maisiņš. Vienkārši tukšs maisiņš. Labi, buča, jums skatītāji, tiekamies jau nākamajā, no ko gatavosim raidījumā.